Dargie draugi, šodien viens ļoti vienkāršs un neticami spēcīgs Ramana Mahārši citāts, kuru es uzaicinu nevis vienkārši noklausīties un pieņemt zināšanai, bet tiešām kontemplēt dziļi, ja, lai saprastu ar sirdi. Un tas izklausās apmēram šādi. Ja cilvēks raugās pāri citu trūkumiem un kļūmēm, tā vietā pievērš uzmanību viņu tikumiem, prāts kļūst rāms un visa viņa dzīve ir laimīga. Tas, kam es vēlos, lai tu pievērš uzmanību, ir frāze raudzīties pāri. Raudzīties pāri nenozīmē ignorēt vai noliegt vai izlikties, ka kaut kas neeksistē. Raudzīties pāri nozīmē zināt, kas tas ir un kurp tas ved. Mēs zinām, kas ir šī kritizēšana un negativitāte un kurp tā ved. Jā, mēs ļoti labi zinām. Un mēs izvēlamies raudzīties pāri, raudzīties augstāk. Paskaties uz šo bildi. Jā. Šī ir bilde no man viena tuvējā tempļa. Pasties, kur Buda ir. Jā. Un kāpēc viņš tur ir? Ja viņš raugās pāri, viņš spēja raudzīties pāri. Arī tu to spēj.